Humpolu medības, 3. sezona, 3. epizode. Trešās sezonas pirmie uzdevumi izpildīti un punkti saskaitīti. Pagājušajā epizodē dalībniekiem bija jāizveido sava tērpa interpretācija tēmā Atpakaļ uz skolu. Un jūs, skatītāji, balsojāt par savu favorītu TikTokā. Kā mēs apkopojam rezultātus? Dalībnieks ar visvairāk balsīm saņem 7 punktus, bet dalībnieks ar vismazāk balsīm 1 punktu. Skatāmies, kā skatītāji lēmuši. Bet ar to viss nebeidzās. Dalībnieki čakli cīnījās par punktiem arī uzdevumā Taisnība vai meli. Un kā jau solījām, pieskaitām šos punktus pie skatītāja balsojuma. Wow! Šāda situācija ir pirmo reizi Humpolu medību vēsturē. 2 dalībniecēm ir vienāds punktu skaits. Ko? Lai noskaidrotu, kura no dalībniecēm paliek un kurai šovs būs jāpamet, notika iekšējais balsojums, kas šoreiz būs izšķirošs. Keitas un Annes veikumu uzdevumā Atpakaļ uz skolu vērtē pārējie šova dalībnieki. Abiem darbiem bija nepabeigti gali, bet viens no šiem cilvēkiem izmantoja džinsu materiālu, kas uzreiz izskatījās tīrāks, jo tagad džinsiem nepabeigti gali ir modē. Tāpēc es savu punktu dodu Annai. Ilgi domājot, es nonācu pie tā, ka mans punkts tiek pie Keitas. Es uzskatu, ka Anne Burzmas epizodē paveica labāku un manām acīm patīkamāku darbu, tādēļ es savu balsi piešķiru Annai. Es izdomāju, ka došu savu balsi Annai par viņas rūpīgo un kreatīvo darbu. Es savu punktu atdošu Annai. Keitā, paldies tev! Tiekamies dzīvē! Sāksim ar pirmo uzdevumu. Šoreiz dalībniekiem būs jāiejūtas stilista lomā. Maģiskais rats, viena slavenība, 10 minūtes un labdarības veikals. Uzdevumu vērtēs slavenības 5 punktu sistēmā. Spriedzi aug, un šajā epizodē šovu būs jāpamet 2 dalībniekiem. Fināls jau tuvojās. Viņš pagājušās sezonas uzvarētājs. Tavs uzdevums šodien ir atrast apģērbu, kurā ir pēc iespējas vairāk džinsu audumu. Tā var būt džinsu jaka, džinsu bikses, džinsu somiņa. Ja tu tādu spēsi atrast, varbūt pat džinsu cepura. Veiksmi tev! Oi! 3, 2, 1, aiziet! Ok. Džins. Bail. Un kā šis? Tas nav džins, bet man ļoti patīk, ja Bruno tādu uzvelk. Jā, es un pagājušās sezonas uzvarētājs. Tātad džinsu bikses, džinsu vesta, džinsu... Perfekti. Ir. Bet es vēl padomāšu šito, jo tas ir diezgan, dīvaini. Ko mēs atceramies par Bruno, viņš ir diezgan liels bikšu meistars. Tāpēc arī, man liekas, vajag interesantas bikses. Tikai tādas. Tikai. Varētu kaut kādu šitādu atpogātu. Un tad kaut kādu kreklu. Ej, skaties, tas te ir. Opā! Jā, mēs aizvietojam tevi. Es nezinu, kādus kurpes viņam patīk. Viņam patīk čūskādi. Kuri krekli? Bruno patika rozā. Bruno mīl rozā. Perfekti! Džins. Taču šīs vēl izsās paštaisītas. Tas forši. Kreklu! Kuri krekli? Reku stikla cūka. Tas nav krekls. Norbert, man tev godīgi jāsaka, man pat to Bruno un rozā toņiem īsti nav nejausmas, bet... Ko tu teici, ka viņš mīl rozā? Kāpēc viņš nemīlētu rozā? Bet es nezinu. Es ņemu šo. Perfekti. Man patīk tā cūka. Tā cūka stikla? Tomēr pie rozā tāda stikla cūciņa. Šī ir mana mīļākā daļa no apģērba. Ļoti stilīga, mūsdienīga džinsu jaka ar šādu
pūdeli ap kaklu. Tad mums ir rozā krekls. Brunā, tev patīk rozā? Mārģers teica, ka patīk. Es nezinu, Bruno. Interesants biks. Man liekas, ka šādas es nekad dzīvē nevienam neesmu redzējis. Redz, cik stilīgi. Jā. Un tad... Tās ies Bruno klāt. Opā. Ui, cik dzeltens viss. 3, 2, 1, cuka! Roku darbs, jā. Roku darbs. Un ļoti piestāv pie biksēm, tā kā tāds ganību vibe. Klausīsimies, ko Bruno teiks par šo. Viņam patiks. Viņam nav variantu. Nora, ir džinsu jaka, ir džinsu bikses, ir pat džinsu kurpes. Es pat neiedomājos, ka tāds varētu būt. Rozā ir laba krāsa, nav mana mīļākā, bet man ļoti patīk. Un dzeltens saules brilles, man liekas, ir reāli modē. Stikla cūciņu vai es nesātu, vai tu nesātu uz ielas rokā ar cūciņu, man liekas, praktiski. Tā ir Grēta! Viņa ir stilīga. Tas man ļoti patīk. Es gribētu, lai tu mani saģērbi manam koncertam. Es valkāju diezgan lielas un bagīgi drēbes, lielas šorti, lielas bikses un, protams, daudz aksesuāru. Tie varbūt jebkas lakati, cepurs, ja gredzeni vispār super. Tā kā gribēšu redzēt, kas tev sanāk un veiksmi. Čau! Grēta ir stilīga. Aiziet. Jā, tu gribi lielas bikses. Lielas bikses. Labi, te ir arī sievietēm bikses. Varbūt te būs kaut kas lielāks. Tas kā man mazliet. Jā, labi. Ja ne ar biksēm neiet, tad domājam par lieliem krekliem. Nē, teiksim tā. Kas bez biksēm, tas bez bēdām. Varbūt viņai patīk. Vispār šis ir viens no variantiem. Piemet aci arī aksesuāriem, jā. Kas ir tas? Kaut kas labs, lakati. Varbūt šo čūskādas. Tu jau sev meklē, ja? Viņai varētu izskatīties labi svārki. Viņa neteica par svārkiem. Es tūlīt sajukšu prātā. Kurpes. Spīdumi. Labi, nē. Es nezinu. Mans Dievs! Bet apaus tiešām vajag, ja? Grēta. Ja tu šo darītu TikTokam? Es ņemtu kaut ko interesantāku. Ņem interesantāku. Oh my God, šis ir tik slikti, šis ir labi. Šito kā kleitu. Labi, ok. Ejam meklēt lielu zābakus. Es mainām spēles taktiku vienkārši. Vienkārši ejam visu. Ko tu meklē? Zābakus, kurpes Kādu tādus zābakus? lielus, tādus Lielus zābakus. Nē. Kāda vaina? Koncerts tomēr. Nē. Jā, nē. Man tev ir ideāls ieteikums apaviem. Viņi mani pasūtīja. Protams. Oi. Kājās. Kaklasaite, perfekta, sudraba, spīdīga. Jā. Baltu kreklu. Širo. Kājās kaut ko vajag. Ok, man tev ir ideāls piedāvājums. Nē. Kāds vainas šīm, es nesaprotu. Fui! Beidz. Varbūt kaut ko dārgu jāpaņem. Marģera aksesuāri, sudrabas aksesuāri. Sudraba aksesuārs. Sudraba servīze. Super! Viņai ļoti patīk lielas drēbes, tāpēc izvēlējos lielu baltu kreklu. Tas ir stilīgi un klasiski tajā pašā laikā. Tad es izvēlējos lielu žaketi. Un, lai tās kājas nebūtu pavisam plikas, es tādus īsus salīdzinoši īsus svārkus paņēmu. Un es ievēroju to, ka tev ļoti patīk sudrabs, tāpēc es tev izvēlējos un piemeklēju sudraba aksesuārus. Šāda rokas sprādze, šāda kaklarota un, protams, kāta bez sudraba kaklasaites. Un neaizmirsīsim, ka kājās arī kaut kas jāvēl. Un šie vispār ir ļoti labi. Šie ir ļoti labi, jā. Superīgi. Grēta, vai tev patīk? Man nesen bija tāds publisks, pieklājīgāks pasākums, kurā es īsti negribēju ģērbties kā savos koncertos. Un es biju apģērbusies patiesībā ļoti līdzīgi tam, kā tu atradi manu outfitu. Man bija šī lielā žaketa, kas ir mana tēta. Es gribētu lielākus un masīvākus zābakus ar tādu raksturu, jo te tavi bija tādi ikdienišķāki. Bet man ļoti patīk tā sudarbotā kaklasaite un rokas sprādze. Tā kā tiešām labs darbiņš. Vai tu kādreiz esi bijis labdarības veikalā? Šeit ir no labākajām stila pērlēm līdz pat labākajām stila krūzēm.
Un tev ir dziedātāja būva. Es gribētu, lai tu palīdzi man atrast tērpu priekš nākamā pilnmēnesis rituāla, kad būtu jāiet mežā. Tad būs nakts, tam vajadzētu būt mazliet ērtam un varbūt arī praktiskam, jo, mežs un tā. Bet tāpat laikā, lai tas būtu stilīgi un glamūrīgi un ieteicams varētu izvairīties no ērcēm. Paldies! 3, 2, 1, aiziet! Aiziet! Tā, emocijas sasdies zināt mūzes. Šis ir uz jā. Un rekur arī kristāli. Hei! Es saku par šo lielo? Nē, pilnmēnesim neder. Un šim virsū kaut kādu milzīgu žaketi varbūt. Žaketi? Mežā? Lai silti. Un šis iet apakšā. Ērti. Jā. Šādā pauze mežu. Kā viņi pa mežu pabraukās? Būs grūti beigam šķiet. To domās. Ko tu meklē? Neko, es nezinu, ko es meklēju. Tad mēs varam pastāvēt. Kas laikam ņemšu šo zābaku? Tomēr. Jā. Kā viņi mežā viņiem pastaigās? Es nezinu. Skatos uz šīm brillēm, bet tajā pašā laikā nē. Šīs? Uz mežu? Uz rituālu? Jā. Tas būs viens ātrs rituāls. Jā, es viņas gribu. Telts. Kur viņa gulēs? Bet tas man šķiet beigi nepiedarās viņas vizuāliem izskatam. Princešu namiņš mežā. Es domāju, ka varbūt nākošais. Labi. Viņi iet uz mežu, Evald uz rituālu. Piemēram, reku, vecā derība. Nē, arī nē. Es esmu atradis šo kleitu, kas būtu ļoti man šķiet piemērota. Pa virsu šo jaku, kas būtu priekš siltuma. Arī diezgan ērts, tāds arī brīnumainā kārtā viegls. Un es esmu atradis šos te zābakus, lai netiek klāt kājām ērces, lai ir silti kājām. Un mani aksesuāri ir šādas brilles. Lielas brilles. Dimantiņu kaklarota. Un kas tavā rozā rokās ir? Man rokās ir morālais atbalsts, mūzikas pūcīte varbūt. Ielas tev patīk? Saules brilles ir šī tērpa vislielākais. Vau! Man patīk, ka tā ir kleita, jo es tagad mācos vilkt kleitas. Un man patīk neitrālie toņi un tādas mierīgas, maigas krāsas, zemes, sūnas, vispārējais. Tiekamies nākamajā pilnmēnesī. Buč! Un tev ir onkls skaistajā uzvalkā. Un viņu sauc Reinis Ošinieks. Superīgi. Sveiciens no nākotnes. Ir 2054. gads, un šādi es pavadu savu pusdienas laiku. Jā, pasaule ir nedaudz sagājusi sviestā, taču atzīšu, ka nekas vairs cilvēkus nespēja pārsteigt. Arī īstu dienestību ir grūti atrast. Vienīgais, kas joprojām plosa sirdi, ir mūzika. Un šovakar kā žūrijas priekšsēdis esmu uzaicināts uz Latvijas sirdsdziesmas finālu, lielo finālu. Tāpēc, mīļie, metieki, palīdziet man saģēties šim īpašajam vakaram, jo man ir jāpaziņo uzvarētāji. Uz tikšanos nākotnē. Aiziet! Gribas kaut ko klasisku, bet tādu varbūt country stilā. Country? Es jau šo noskatīju, man likās ļoti tā detalizēti. Es atradu mums citu uzvarētāju. Es domāju, šis ir lielisks. Šis ir naglai uz galvas. Šo mēs varam paturēt galvā kā opciju. Man patīk, ka tu sāc no lejas un nevis pamazām uz augšu. Jā, man šķiet, es atradu mūsu uzvarētāju. Kolosāls, šis ir Šis ar biksēm. Space Odyssey. Kur tu paliki? Esmu šeit. Mums vajag žaketi. Man ļoti uzrunā šis. Svītrēns? Jā. Es nezinu, man svītrēns žakets ļoti patīk. Nē, pasties uz šo. Es laikam atradu mūsu uzvarētāju. Brilles. Vai viņam piestāvēs brilles? Kurš labāk? Es mīlu šīs, jo šīs tagad ir modē. Man ir perfekts piedāvājums. Tad mēs sāksim ar biksēm. Mums ir ļoti skaists tumšsarkans bikses ar uzrotītiem galiem. Un mums ir ļoti, ļoti skaisti josti, kas, man liekas, tiešām šim pasākumam būs tāda, kad akcentiņš biksēm. Tad mums ir
augšdaļa. Mums ir šī ļoti spīdīgā šlipse, ko mēs varam izmantot arī kā šalīti. Tad mums ir šī bītlene, kas ir samtīga, arī tāda spīdīga, sarkana, zaļa. Ļoti nākotne, tiešām ļoti spīdi. Un tad mums ir klasiska žaketīte ar svītrām, ko mēs konstatējām, ka ir gaiši rozā svītras, kā odziņa, brilles un kurpes. Un kas vēl mums ir? Granāta veida ūdens tvertne. Lai tad, kad tiek vadīts šis pasākums, neslāpst. Jā, Reini, ko tu teiksi? Tev patīk? Sveiciens no nākotnes. Es teikšu, ka ļoti labs darbs. Mans favorīts ir kurpes, protams. Varēja vēl būt ar spiciem galiņiem, bet ļoti labi. Paldies jums par darbu. Marģer, tev paldies par asistenci. To granātu atnesīsi. Ziedojumu kaste. Šeit var nodot kvalitatīvas, tīras un funkcionālas lietas, kas vēl kādam var noderēt. Piemēram, mans gliemežvaks. Rubīns! Wow! Hei, dalībnieki! Atrod man tēpu, ko viltus komandas saliedēšanās pasākumu Havaji stilā. Lai veicās! Ej, tu nost! Wow! Superīgi! Tu esi gatavs? Esmu gatavs. Dodamies meklēt. Tā, mums vajag kaut ko interesantu, jo esmu skatījies, kā Rubins ģērbis. Tāds vienkāršs stiliņš, bet mēs viņam tādu kaut ko eksperimentātu. Jā, viņš ir hokejs, mūsu mīļais hokejs. Krāsains. Havai stils krāsains. Fošs, raibs. Krāsains, puķains, pludmale. Havai stils man asociējas, ir tas krāsainais krekls ar ziediem. Jā, protams, tas ir vienmēr. Ja šeit nav, tad mums ir jāsāk improvizēt. Tad mums būs jāsāk improvizēt. Tūlīt redzēsim. Ir tikai viens vīriešu štends. Bez sieviešu štendiem visu kaut ko var atrast. Es atradu šo. Paskaties, ļoti plāns, krāsains, ir garš. Tā, kur te vispār ir bikses? Nāc, Marģer, nāc, meklējam. Man ļoti patīk aksesuāri, pat es neatradīšu viņam bikses, viņš var apinās skraidīt. Tā, es viņu pagaidām uzlikšu. Šo varētu paņemt apakšā, jo tas ir sportisks. Tas ir sportisks, jā, bet viņš vairs nesporto savā havajiešu balītē. Bet ja viņš izdomā paskraidīt, zin kā formu uzturēt. Tādā ziņā, sportists tā dara. Sportists tā dara, jā. Tā, šis ir mans piedāvājums. Jā, tomēr Havai. Ņemsim šo. Rubīn, saturies. Tātad mums ir apakšējā daļa. Tas ir domāts, ja paliek ļoti karsti, var aiziet paskriet šādā, patrenēties. Uzreiz parāda to, ka Rubīns ir tāds trakulis. Bet tad šis ir absolūti liels. Ļoti plāns, krāsains, puķītas, Havai stils. Un pieskaņots ir vēl šis. Izcels torsu. Tad mums ir šī cepura. Tas ir, ja ļoti saule spīd, tad seju noseks, vai arī var uzlikt uz sejas, tak sauļojas. Superīgi. Pludmalē parasti staigā plikām kājām, taču jāaiziet kaut kur uz veikalu vai kaut kur, tad var uzlikt šīs sandals. Šīs sandals, manuprāt, ir ārpus jebkādas stila kategorijas. Viņas ir perfektas. Tad šo var apmest ap kaklu, var pielikt pie jostas, uzmest uz galvas. Pēdējās divas lietas - melnas, taču puķītas un kaķa austiņas. Nē, vēlna austiņas. Tas vēlna austiņas. Un soma arī. Tu aizēji un nopērc saldumus ģimenei un visādus suvenīrus. Un to visu var salikt šeit iekšā. Rubīn. Tieši godīgi, kad uz komandas pasākumu ar rāda ragiem būs laikam nepiemēroti iet. Paldies par atdošumu. Un tā slavenība ir Hanna B. Pazīst. Humpala dalībnieki, tātad zinot to, ka man ir jābrauc drīzumā tādā kā maciņā ceļojumiņā, es domāju, ka tu man varētu uztaisīt lidostas apģērbu komplektu, jeb angliski saucas airport fit. Tā ir šo informāciju, ko tu vēlēsi, bet atceries, ka ir arī tāda lieta kā airport crush. Tā kā jā, es ticu, ka tev izdosies, vēl tev veiksmi un sūtu daudz bučus. Sākam? Jā. Sāksim ar biksēm. Mums vajag kaut kādas ērtas. Šis ir vienīgais vīriešu štends. Mums vajag, lai izskatās labi.
Manuprāt, šitās diezko izsās ērtas. Mums vajag tādu smuku, tādu plānu krekli, jo parasti lidostās ir karsti. Ko tu meklē, tu zini? Jā, es zinu tādu tanktop tipa kreklu, kas varbūt smuki izstās. Nezinu, vai atradīšu, bet centīšos. Mums tas kāds stilīga vesta izstās pēc jūrnieces. Man radās ideja, šito mēs varam paņemt. Šits varētu derēt. Paņemsim šitos. Ar pirmo? Jep. Lai piestāvētu jaka, varbūt šito zilo rokas sprādzi. Tagad, ja godīgi, es meklēju vienkārši aksesuārus, jo man pagaidām outfits ir gatavs. Priekš kam tā aksesuārs? Vienkārši, lai būtu smuki. Aksesuāros var būt mērces trauku. Man šitā ir ideja. Jā, šits labs. Mums ir jāprāt, ka viņa ir gudra, viņai jālas grāmata. Jā, grāmatas noteikti. Grāmata. Aizējam. Laulības pēc sludinājuma patiesi stāsti. Šito mēs ņemsim, jā. Tātad mūsu lidostas outfits sākas ar šito. Tu teici, ka izskatās pēc Stuarta. Jā. Nē. Man atgādina, es teiktu, arābu, tā teikt, princesi. Jā. Kur vēl arī aksesuāriem ir šī rokas sprādze, kas jāsajiet kopā ar jaku. Tad sapņu ķērais, lai noķertu labu vīrieti. Un tad Oskara, kas piestāv tai kaklarotei. Kurpes, es teiktu, piestāv pilnībā visam. Ar šito viņa ieslidostā atrast savu arābu princi. Bet, ja viņai neizdosies, tad rekur mums ir Ginny. Un kad viņa ir dabūjusi savu sapņu puisi, tā teikt, viņa novilkš to jaku. Tagad šis būs jau trendīgāks outfits. Tā teikt, kas tagad nāk atpakaļ modē. Kleita virs biksēm. Kleita virs biksēm? Jā, izstās ļoti labi. Šis jau iet, es teiktu, viņi jau iet aprecēties, balts ar melnu. Tātad viņi sāks lasīt par laulību, visu, kas jāzina. Pēc sludinājumu patiesi stāsti. Lai būtu labas attiecības, lai tas ilgtu. Jā, un pēc tam, viņi jau var iet kopā gulēt uz šitā mīkstā spilvena. Jā. Hannai patīk domā? Noteikti. Man ļoti patīk tava ideja par spilvenu un par vīriešu ķērāju. Par to es padomāšu nākošajā savā braucienā. Paldies! Runājot par žaketi un par kurpēm, tas nebūtu kaut kas, ko es personīgi izvēlētos. Noteikti vairāk būtu mana tēta galmē. Viņam ļoti patīk tādas lietas, tā kā es noteikti viņam nosūtīšu. Čau! Laiks punktiem. Tūlīt uzzināsim, cik katrs no dalībniekiem precīzi trāpīs slavenības sirsniņā ar savām stila pērlēm. Mora, es tev došu 4 punktus. Anne, es tev došu 4,5 balsis. Vienmēr ir vieta izaugsmē. Es došu 3 punktus. Paldies, Evalda. Es vērtēšu šo tērpu ar 4,7. Es došu tev 3,7 balvas, jeb zvaigznes no 5. 5 baļu sistēmā es liktu 4,5. Punkti ir nepielūdzami. Šajā reizē Humpel medības pamet Mareks un Gusts. Humpel medības saimnieks atvadās no jums. Mēs tiekamies nākamajā epizodē.